Esiet sveicināti NRA LV sarunās. Šodienas sarunas biedrs ir politisko procesu vērotājs, politologs Filips Rajevskis. Filip, esi sveicināts mūsu studijā. Jau Ierastajā studijā, bet šoreiz es tomēr tādai atkāpē pastāstīšu mūsu satikšanās īpašo iemeslu šajā studijā. Pagājušo sezonu, filmēšanas sezonu nobeidzot skatītājiem, mēs tādas diezgan krietni tādas traknas nots piebeidzām un ar Filipu sarunām pieminējām mūsu Latvijā spīdošos uzņēmumus, valsts uzņēmumus un lielos valsts projekts kā Air Baltics un Rail Baltics. Un minētais raidījums nepalika bez uzmanības arī no attiecīgo projektu menedžmenta puses, un mēs saņēmām Sijā Mediju nams, jeb NRA LV, saņēma pretenzijas vēstuli no RB Rail akciju sabiedrības par to, kā mēs esam aizskāruši uzņēmuma godu un cieņu. Līdz ar to šis raidījums ir tapis minētās pretenzijas ietvaros un iztirzāsim, par ko ir stāsts un kur tad ir šīs kļūdas, vai tomēr tā ir tāda vēlme apklusināt mēdījus, apklusināt mēdīja spēju runāt par lietām tādas, kādas tās ir. Tad līdz ar to ķersimies klāt, Filip, mūsu brīnišķīgai vēstulē. Tu arī šo vēstuli esi saņēmis, es saprotu. Jā, es arī esmu saņēmis vēstuli, izlasījis un padomājis. Un padomājis par to, ko mēs varam šajā sakarā aprunāties. Tad, respektīvi, pirmais jautājums mūsu brīnišķīgajā sarunā bija par Rail Balticu, kur nosauca viņu tādā apzīmējumā kā furunkuls, bet tas minētais jautājums tomēr apzīmējums nav aizskāris RB Rail, bet ir tomēr citi aspekti. Pirmais no tiem, es attiecīgi citēšu precīzi, lai ievērotu visas vadlīnijas, kādā veidā Mediju nams ir aizskāris akciju sabiedrības RB Rail cieņu un ceļ neslavu. Cieņu un godu un ceļ neslavu. Tātad citēšu. Sabiedrības reputācija aizskarošās ziņas. Video intervijas 26. minūte, 31. sekunde. Tad skatītāji, ja jūs vēlaties precīzi noskatīties, varat atrast mūsu iepriekšējo interviju. Paustas nepaties apgalvojums par iepirkuma cenu. Apgalvojot, ka sabiedrības, tas ir domāts RB Rail, dzelzceļa pārmija iepirkums beidzās ar 40% dārgāku iepirkumu. Tiek norādīts, ka šī ziņa nav patiesa. Pirmkārt, jo Filips Rajevskis nav minējis, salīdzinot ar ko iepirkums ir 40% dārgāks. Otrkārt, saskaņā ar sabiedrības rīcībā esošo informāciju, sabiedrības veiktais iepirkums nav 40% dārgāks par sabiedrībai zināmajiem līdzīgiem iepirkumiem. Filip, kādas ir tavas domas? Jā, man ir īpaši patīk tas teikums sabiedrības rīcībā esošā informācija. Es domāju, ka šī mums iespēja sniegt jaunu informāciju sabiedrībai. Iepazīstināt sabiedrību. Jā, lai sabiedrības rīcībā būtu arī updateot informāciju, jo es domāju, ka gan jau, ka viņi seko līdz tam, kas ir mēdījos, un runājot par šo tieši epizodi, es domāju, ka viņiem būtu jāiepazīstās TV3 raidījumu nekā personīgi, kur es ceru, ka viņi arī ir nosūtījuši šādu vēstuli. Kaut gan, es domāju, ka pamat nav. Kaut gan arī, es domāju, šajā gadījumā nav pamata tādu sniegt, jo tieši šajā raidījumā arī parādījās ziņas par to, kad ir iepirkumā iesniegti 2 piedāvājumi. Viens ir no Voestalpine piedāvātā līguma cena bija 646 249 000 eiro un Vosloh 379 242 000. Un pēc tam tur tika izslēgti viens no spēlētājiem un viss tas gāja uz priekšu, un sākotnēji rezultāts beidzās ar to, bet detaļas var iepazīties TV3 raidījumā nekā personīgi. Mums tāda maz reklāmas pauze. Tas ir svarīgi. Tas, kas ir secinošā daļa, sadārdzinājums ir 94 miljoni eiro. Tas ir tas, kāds ir sadārdzinājums, un šis arī izskan skaitlis šajā raidījumā. Savukārt, ja mēs skatāmies procentu ziņā,
nu tad tur ir sanāk pēc maniem aprēķiniem 41,32. Es neesmu bijis precīzs ar tiem 40%. Jā, tad attiecīgi akciju sabiedrība RB Rail, mēs precizējam, tātad jāatzīstas pirmkārt ir Filipa viedoklis, bet arī gatavs Filips ar šo viedokli precizēt, tad nevis 40%, bet 41, cik bija precīzi? 32%. 32% daļas attiecīgi, jā. Filip, kā tev šķiet, kāpēc ir šāda pieķeršanās šiem procentiem un vēlme šo informāciju apklusināt? Jo tas lūgums ir šai visā, arī skatītājiem jāpievērš uzmanību, lūgums ir izdzēst šīs daļas no šīs intervijas. Apklusināt, nerunāt par to, kas tomēr nav patīkams? Jā, es domāju, ka tā ir vēlme apklusināt, bet otra, es domāju, ka tā ir zināmā mērā to cilvēku, kas skatījās, analizēja un rakstīja šo vēstuli, zinām, neprofesionāli. Tātad šeit atļaušos uzvilkt PR cilvēka, tā teikt, cepuri un parunāt par šo lietu no tāda konsultanta viedokļa. Pietiekoši bieži ir gadījumi, kad klienti ļoti dusmīgi uz mēdījiem. Un tad saka, tad es tiesāšos, es sūdzēšos un tā tālāk. Un tad sākam šķetināt to lietu. Un lielākā gadījumā, daļā gadījumu tas nav tā vērts to ķidāt, jo tur ir gan atsauces, gan avoti, un tas no zila gaisa ļoti reti rodās. Tas, kas rodās no zila gaisa, tas ir parasti tādi mēdīji, kuri neatrodās Latvijā, kuri ir neatrodami un kur tu nevar sadzīt nevienu rokā. Tie, protams, var publicēt visu, kas ienāk prātā, un tā saucās apmelošana. Bet tur tu nevar atrast vainīgo. Bet šajā gadījumā, tad, kad runa ir par mēdījiem, kas atrodas Latvijā, kas strādā saskaņā Latvijas likumiem, 99,9% vajag pašam pārbaudīt, no kurienes tas varētu būt radies. Un šis ir tas gadījums, kur man šķiet tas cilvēks, kurš ir rakstījis, nav tā bišķi iedziļinājies par to, kas vispār kopējā mediju vidē ir bijis par šo projektu, par akciju sabiedrības RB Rail iepirkumiem, bet izdomāju, tad es rakstīšu, piedraudēšu, es viņus iebiedēšu. Nav tas ļoti profesionāli, teiksim tā. Bet jebkurā gadījumā no mediju pozīcijām, kā mediju vadītāja, es uz to skatos ar pieaugošu tendenci šādu paziņojumu izplatīti, tomēr lielās akciju sabiedrības biežāk to izmanto šādu taktiku iebiedēt mēdīju ar tiesu darbiem. Jo, protams, aiz akciju sabiedrībām stāv lielas advokātu, juristu mašinērijas, kuras to attiecīgi virzīs tālāk. Un tas liecina par to, ka ja tas nesaskan viedoklis ar mūsu viedokli, tad tas ir izslēdzamais viedoklis. Un tad mēs arī tā vārda brīvība un preses brīvība patiesībā šādā veidā tiek arī apdraudēta. Viss tas ir labi līdz brīdim, kamēr tā ir privāta nauda. Šī nav privāta nauda. Šī ir mūsu nodokļu maksātāja nauda. Un kāds arī par šo gaužām jokāju no vēstuli. Mēs visi esam kā nodokļu maksātāji samaksājuši par šī cilvēka stundām, kurš ir šo brīnumu vēstuli, šo brīnumu pretenzija ir uzrakstīta, man liekas, pretenzija saucās, jā? Pieprasījums par nepatiesu ziņu atsaukšanu. Jā, tad te ir sajūta, ka kāds ir, nevis sajūta, bet ir absolūti noteikti, kāds ir saņēmis naudu, kāds ir strādājis stundām, to visu skaņojis, to ir lasījuši daudz acis, un tad visi ir atzinuši pa labu esam. Tas, protams, man biedē drusku kontekstā ar tiesu darbiem, kas stāv priekšā šai akciju sabiedrībai Stokholmas arbitrāžā. Tas mums nākamais punkts, kam mēs pieskarsimies vienā no mūsu šiem pieprasījumā esošajām izvirzītajām pretenzijām. Varbūt tad ķeramies klāt nākamajām, tad pa pirmo mēs sapratām. Tad tavs viedoklis bija es teiktu, pat pārāk labvēlīgs priekš. Tas bija pieticīgs, bet es domāju, ka te ir svarīgi iedzīvotājiem un mūsu skatītājiem saprast. Viena lieta. Socioloģiski ir izpētīts, ka cilvēki nelīdz galam saprot, kas ir procenti. Tāpēc vēlreiz precizēsim. Runa ir par sadardzinājumu par 94 miljoniem eiro. Fiksēts apmērs, ko tomēr jau medijos un ne tikai medijos, daudzos informācijas avotos var pārliecināties par informācijas. Tāpēc citu arī iepirkuma uzraudzības biroja vadītājs Lapiņkungs tieši arī šajā studijā norādīja un minēja, ka tas ir absurds, kādā veidā principā konkurenci ierobežojot. Atceramies, kad ir akciju sabiedrība RB Rail ir teikusi, ka tas viss ir bijis likumīgi.
likumīgi nenozīmē nebūt absurdi un neizdevīgi sabiedrībai un valstī. Jā, un par to ir arī norādīts jau vairāk kārtē. Tev ir absolūti taisnība. Tad ķeramies klāt nākamajam iebildumiem, precenzijai. Tātad video intervijas ar Filipu Rojevski, Kristīnas Kravcovas video intervija ar Filipu Rojevski 26 minūtes 48 sekundē pausts nepatiesas apgalvojums par iepirkuma cenu, apgalvojot, ka sabiedrības, domāts akciju sabiedrība RB Rail, iepirktās sliedes maksā 40% dārgāk. Šī ziņa nav patiesa. Pirmkārt, jo Filips Rojevskis nav minējis, salīdzinot, ar ko iepirkums ir 40% dārgāks. Otrkārt, saskaņā ar sabiedrības rīcībā esošo informāciju. Sabiedrības veiktais iepirkums nav 40% dārgāks par sabiedrībai zināmajiem līdzīgajiem iepirkumiem. Tā pati formulācija sabiedrībai zināmajiem, sabiedrība neko nezina, sabiedrība izliekās nezinām, mēs dzīvojam savā informācijas kastītē, un tas, ko jūs tur apkārt minat, uz mums neatiecas. Ko mēs varam par šo pateikt? Kā tev, Filipa, izskatās? Tavs viedoklis? Es esmu kļūdījies savā viedoklī. Nav 40%. Nav. Bet vienalga cipari diezgan dramatiski. Runa ir par 24 miljoniem eiro. 24 miljoni eiro, kur ir sadārdzinājums, kas ir līdz pat dažādos avotos. Es skatījos, ir TV3, ir nekā personīgi, tas ir bijis iztirzāts LSM-ā, un šie 24 miljoni parādās šajās publikācijās, un par to arī ir diezgan bijis furors par šiem 24 miljoniem, kas ir pārtērēti, un varbūt viņi vēl nav iztērējuši. Tur jau arī zina ļoti interesanti par tām sliedēm, jo lietuvieši atteicās no šī iepirkuma. Palikuši viņi paši savu uzstājas, atsevišķi pilnīgi neitrāli izdomāja, ka tas viņam būs efektīvāk. To es vienkārši pieminu, kāpēc, kad viņi tā kā pirka priekš visiem lietuvieši paši pa sevi, domāju, ka igauņi arī noliks nost, un tad mēs, tā kā tas viss stāsts bija, ka viņi pirka priekš visiem, lai būtu lētāk, sanāca piedāvājums par 24 miljoniem dārgāks, un nebrīnīšos, ka beigās galā arī Latvija uztaisīs varbūt alternatīvu iepirkumu, nopirks par normālu cenu, nevis par 24 miljonu sadārdzinātu, kā tas parādās gan nekā personīgi, gan LSM ziņās. Bet tur ir dažādi aprēķini, teiksim tā līdz 30%, tas ir tas, pa ko ir. Jā, es arī pārliecinājos. Līdz ar to es savu viedokli mainu, ir līdz 30. Es atvainojos, nevienmēr visus skaits var vienlaicīgi paturēt galvā. Jāatzīst, es tomēr piebildīšu, ka viedoklis ir viedoklis un tev tiesības tādam būt, bet arī šajā gadījumā precizēt viedokli arī nav problēma, jo tas patiesībā bija pievērš uzmanību šim jautājumam, es padziļināti papētīju, tomēr līdz 30% nozares speciālisti visi to norāda. Un pats interesantākais, ka šis salīdzinājums ir veidojies salīdzinājumā ar Latvijas dzelzceļa realizēto iepirkumu šī gada pavasarī, kur tika iegādātas sliedes un varēja salīdzināt cenas, cik, es saprotu, tonnās, ja nemaldos šos iepirkumus realizē, cik maksāja tajā iepirkumā tonu un cik attiecīgi šī iepirkumā. Varbūt Latvijas dzelzceļam nav tik ātras. Varbūt tas noslēpums ir tieši tajā. Jā, tās ir ātrās sliedes, tāpēc dārgāk. Īpaši, jā, piemeklētājs. Līdz ar to akciju sabiedrība RB Rail jūsu uzmanībai tad precizējam, ka sadārdzinājums tomēr ir 30%, nevis 40%. Un 24 miljoni eiro. Bet 24 miljoni un jebkurā gadījumā pozīcija A un pozīcija B, ko mēs esam tikko iztirzājuši, mēs runājam kopskaitā, Filipa, par 115 miljoniem. Jā, tas ir ļoti nopietni skaitļi. Un mēs runājam, tā ir Latvijas nodokļu maksātāja nauda. Arī Eiropas Savienības dotā nauda, bet jebkurā gadījumā tie ir publiskie resursi. Arī Eiropas Savienībai mēs maksājam nodokļus. Mēs arī pārskaitām un maksājam budžetā Eiropas savus samaksāto nodokļu naudu. Līdz ar to tas publiskais resurs, un mums ir tiesības diskutēt, un ir nepieciešama diskusija. Un ja šādā veidā diskusija tiek apturēta vai ietekmēta, kas tiek darīts ar šādu pieprasījumu izdarīšanu, es uzskatu, ka tas tiešām jau liecina par to situāciju, kādā valstī mēs dzīvojam, ka mūsu demokrātiskās vērtības patiešām tiek apdraudētas. Labi, tas bija atkāpēji par punktu B. Tagad mēs skatāmies tālāk. Punkts C, kas mums ir jāaprunā vēl ir, tad video intervijas 27. minūtē, 3. sekundē ir pausts nepatiesas apgalvojums par pārkāpumiem iepirkuma procedūrās. Apgalvojot, ka iepirkumos sabiedrība, domāts akciju sabiedrība RB Rail, pārkāpja visu
Šis apgalvojums nav patiess, jo sabiedrības veiktajos iepirkumos pretiesiskas darbības nav konstatētas. Šis bija tiešām ļoti interesants punkts. Es domāju, vistiešākajā veidā noteikti juristi pie tā bija sēdējuši un domājuši, kā to noformulēt, jo es no sākuma nevarēju saprast, kāpēc šis bija tik jāizceļ, jo tomēr tā intervijā, kā es minēju, apzīmējums furunkuls manā ieskatā kaut vai epitets, tomēr simbolizē daudz spēcīgāk, bet vārds visu tomēr izrādījās bija tas trāpīgākais. Ko tu par šo domā? Ne, man ir viedoklis par to, kā Arbīrēl strādā. To mēs redzam iepriekšējos 2 punktos, kad vēlreiz atkārtošos. Likuma ievērošana nav pārkāpt kaut kādas veselā saprāta normas. Un veselais saprāts ir tas, kas prasa no kompānijas, kura rīkojas ar nodokļu maksātāju līdzekļiem, rīkoties kā kārtīgam, gādīgam, rūpīgam saimniekam. Krietnes rūpīgs saimnieks, komerclikuma klauzula. Jā, es jau neesmu jurists, es politologs, tāpēc es nevaru nocitēt vārds vārdā, bet tas, ko mēs redzam iepriekšējos 2 punktos, tas krietnais rūpīgais saimnieks, vienā gadījumā ir sadārdzinājums 41+%, kas ir 94 miljoni, otrā gadījumā ir 24 miljoni līdz 30% sadārdzinājums. Tas nav rūpīga saimnieka rīcība, un tāpēc es arī tomēr pieturēšos pie savu viedokļu, ka tur tiek pārkāpts veselais saprāts absolūti noteikti kaut ko šādu darot. Un man bija patiešām ļoti interesanti papētīt šo jautājumu. Akciju sabiedrība Arbīrēl man mazliet nozaga laiku, manu darba laiku, ko es veltīju šim pētnieciskajam darbam, lai es iepazītos ar faktisko situāciju. Un es tomēr skatītājiem atgādināšu, ka šis vārdiņš visu, pirmkārt, Filipam Rajevskim ir tiesības būt viedoklim kā tādam par notiekošo attiecīgajā projekta realizācijā, kas saucās Rail Baltica. Un izraut no konteksta vienu vārdu, tas tiešām ir liecina par lielu meistarību vai apmaldīšanos savā meistarībā. Un tad es tomēr atgādināšu to kopskatu par šī konkrētā mūsu brīnišķīgā projekta realizāciju esošo apvītījiem, nevis stāstiem, bet faktiem. Tātad vērsīšu uzmanību, ka 2024. gada decembrī, ja nemaldos tieši 10. decembrī, kā ģenerāla prokurors norādīja, tika uzsākts krimināla process par iespējamām valsts amatpersonu nelikumībām un zaudējumiem Rail Baltica projekta ieviešanā. Minētā lieta šobrīd atrodas aktīvā izmeklēšanas stadijā, un to izmeklē Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas, kurā nopratināti uz šodienas brīdi, cik publiski ir zināms, vairāk nekā 60 personas. Attiecīgi pēdējā jaunākā ziņa par šo bija izskanēja šī gada februārī, kam attiecīgi ģenerāla prokuratūra pārskata iespējamību, ka minēto kriminālu procesu varētu pārņemt jaunizveidotais Valsts drošības aizsardzības departaments, ņemot vērā lietas sarežģītību. Un, attiecīgi, ka šī brīža prokuratūrai vienkārši kapacitāte visticamāk var nepietikt, vai arī ņemot vērā šīs lietas prioritāti. Līdz ar to jautājums par tiesiskumu un pretiesiskumu šajā procesā, es domāju, tas būs pavisam īsā laikā zināms, kā patiesībā ir, kāda ir šis, kuras personas būs aizdomās turamo personu statusā, vai kādas būs šīs pretiesiskās darbības, kuras konstatēs ģenerāla prokuratūra, bet tas vien liecina, tādi procesi nerodās uz līdzenas vietas. Un ir pamats, kā mēs arī iepriekšējos punktos izrunājām, bet tie ir tikai 2 iepirkumi. Cik tur vēl ir bijuši iepirkumi? Un cik daudz darbības, kas ir tikt veikts šī projekta realizācijā, ko mēs nezinām? Ja, tas, ko mēs uzzināsim no ģenerāla prokuratūras, no prokurora teiktā, ka līdz gada beigām tiks nosaukt vārdu uzvārdu cilvēkiem, kuriem būs tiesības uz aizstāvību. Tad personas, pret kurām krimināla procesā. Tieši tā. Tā kā kas un kā tur ir ar to likumību, un vai man bija taisnība vai nē, mēs uzzināsim bišķi vēlāk. Es tikai pacietību, skatītāju pacietību, un es domāju, mēs katrs esam spriestspējīgs un varam noformulēt savu viedokli par to, cik mēs uzskatām, ka Rail Baltica patiešām rīkojās. Projekta realizācijā tiek ievērota Arbīrēl, bet Rail Baltica projekts tas skaitās. Jā, realizācijā tiek ievērot labākie un krietnākā rūpīgākā saimnieka pamatprincipi.
Tātad dodamies tālāk. Nākamais, un par minēto, kā saka, informāciju, ko es nocitēju, informācijas avoti ir prokuratūras mājaslapā, LSM, Latvijas sabiedriskais mēdījis, citi mēdīji, tajā skaitā TV3 vai citi, kas attiecīgi ziņas ir pavēruši. Jauns LV man arī vēl ir. Jauns LV arī, jā. Tad, un Delfi un citi ir minējuši un attiecīgi norādījuši šai informācijas analīzi. Tā kā skatītāji esam vērīgi un lasam un klausamies uzmanīgi tālāk, kā šī lieta attīstīsies. Tad atgriežamies pie mūsu 4. punkta, kas mums ir mūsu iepriekšējā video intervijā jāprecizē un jāizgriež pēc RBRL akciju sabiedrības ieskatiem. Tātad video intervijas 29. minūte, 35. sekundē paustas nepatiesas apgalvojums par projektēšanas metodēm. Apgalvojot, ka sabiedrība pieļāva, ka projektēta nemaz nebrauc uz Latviju, lai projektētu, un ka projektēšana notika uz Google kartēm. Šis apgalvojums nav patiess, jo Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras pamattrases projektētā regulāri atradās un atrodas Latvijā. Projektēšana notika balstoties uz daudziem pieejamiem resursiem. Nu, Filip, tā ir skaita arī Google Maps. Tā ir skaita daudziem pieejamiem resursiem. Tā ir skaita arī Google Maps. Tas neizslēdz, jā. Nē, tas neizslēdz, bet te ir svarīgi, kā tika šis projekts prezentēts sabiedriskās apspriešanās. Tas ir tāds viens fakts, kas ir ārkārtīgi svarīgs, jo sabiedriskās apspriešanās šis projekts tika prezentēts uz Google Maps. Un, ja mēs paskatāmies sociālo mediju atsauksmes cilvēkiem, kas piedalījās sabiedriskās apspriešanās, tad viņi arī teica, Haidi, vai tiešām viņi uz Google Maps ir to visu zīmējuši. Tur bija arī vesela rinda visādas neveiklības, kur cilvēki bija sašutuši par aizskārumiem, privātu īpašumu un tā tālāk. Kas rada absurdām situācijām, ka pa zemes gabala vidu pāriet pāri līniju un māja paliek, pagalms tiek nogriezts nost. Un no turienes arī šis sabiedrības viedoklis ir radies, ko es arī paudu. Tas ir sabiedrības viedoklis, kad tas ir uz Google Maps zīmēts. Tad drīzāk laikam pat bija tāds pārmetums man, lai gan netiek minēts. Es vienkārši noklausījos atkārtot mūsu interviju ar tevi sarunu, un es tā saprotu, ka tas bija virzienā manā. Līdz ar to es arī mazliet izplūdīšu tādā retorikā šobrīd, jo es arī interesi papētīju par minētajiem projektētājiem, kas tad realizē projektēšanas darbus. Ir uzsvars uz Latviju, jo katra Baltijas valsts tomēr savā posmā realizēja projektēšanas iepirkumus vai projektēšanas līgumus slēdz atsevišķi. Tad Latvijā, lai kā es centos atrast konkrētu tomēr tādu Latvijas komersantu, kurš būtu galvenais projektētājs vai kurš veic projektēšanas darbus, man tas neizdevās. Tad līdz šim man ir izdevies atrast informāciju, kā attiecīgi ir noslēgti līgumi ar spāņu uzņēmumu konsorciju AIDOM, Consulting Engineering and Architecture. Tad attiecīgi vēl INECO, kas ir arī spāņu uzņēmums, te ir rakstīts par noteiktu posmu, 56 km garu posmu. Tad attiecīgi posmā Latvijas robeža no Igaunijas ir noslēgta līgums, RBRL līgums. Šeit rakstīts ir ar apvienību INECO, Ardinai. Posms Vangaža, Igaunijas robeža, Misa, Lietuva robeža projektētājs konsorcijas veido Egis Rail, Deutsche Bahn Engineering and Consulting, Olimps, tas laikam vietējais uzņēmums. Un arī pieminēts atkal spāņu uzņēmums AIDOM. Līdz ar to man neveidojas priekšstats. Man pat kā lasītājam, skatītājam, jebkuram Latvijas iedzīvotājam nevar veidoties priekšstats par to, ka projektēšana veids Latvijā un veids Latvijas uzņēmumu. Jā, es ticu, ka ir apakšu uzņēmēji iesaistīti, kas ir normāli. Bet tomēr pati centrālā visa vadība, organizētība ir šiem projektiem no ārvalstu uzņēmējiem, un viņiem mammas un centrālajie biroji atrodas ārpus Latvijas. Jā, daļai ir Latvijā, es zinu, 2 es pārbaudīju, bija filiāles Latvijā, bet nav filiālēm darbinieki nekādi norādīti, ka viņiem būtu šeit Latvijā praktizējoši projektētāji, jo tas ir normāli, ka outsource un ārpakalpojumu sniegšana, un ka tas tiek darīts ārpus notikuma vietas saucamās. Jā. Bet es šajā gadījumā neredzu nekādu pamatu prezumēt, ka projektēšana veids Latvijā. Jā, un dati noteikti visnotaļ tiek izmantoti dažādi, jā, un tā. Bet arī šai sakarā es uzskatu, ka ir iespēja un nepieciešamība uzrunāt
un arī informēt sabiedrību par to, ka saistībā ar vienu tieši no ar projektēšanu saistītajiem līgumiem šobrīd Latvijas satiksmes ministrijas personā ir ierauta starptautiskajā arbitrāžas procesā. Šobrīd Stokholmā Starptautiskās tirdzniecības palātas šķīrētiesā tiek izskatīts pieteikums strīds par Spānijas uzņēmumu konsorciju, kas sastāv no AIDOM, attiecīgi, ko es minēju, un Engineering pamattrases posma caur Rīgas projektēšanas līguma izbeigšanas nosacījumiem. Un, attiecīgi, tā summa, par ko šī minētā tiesvedība norit, ir 14 miljoni, Filip. Kārtēji miljoni. Kārtēji miljoni. Mēs nerunājam par 100 000. Mēs runājam, katrā šajā lietā mērvienība ir miljoni. Es neredzēju, neatradu nevienu gadījumu. Jā, protams, ir mazie līgumi, es to neapšaubu. Bet mēs runājam par miljoniem, kas nāk no mūsu valsts budžeta, Eiropas nauda. Tādā veidā mēs izsaimniekojam faktiski. Jā. Tas ir mans viedoklis, tā es to interpretēju, un tā es to saprotu, un tā es to redzu, jo man neveidojas priekšstats par to, ka mēs rīkojamies tiešām kā krietni un rūpīgi saimnieki, jā, jo paši ar saviem resursiem, kas mums neviegli nāk Latvijā, mēs redzam, kā ģenerēt ir grūti uzņēmējiem. Jā. Nu, tāds ir mans ieskats par šo projektēšanas prezumpciju, kas mums izskanēja ar tevi sarunā un izrādījās tomēr bija tik ļoti sāpīga. Tad kur ir tā sāpe, Filip, kā tev šķiet? Sāpes nav. Es domāju, ka vienkārši mums ir jābūt pacietīgiem. Prokuratūra strādā, tā teikt, tiesību sargājušo iestāžu dzirnas lēni maļ, bet viņas maļ uz priekšu un gaidīsim tad, kad tiks nosaukt vārdu uzvārdi. Es te pievienojos, bet vienkārši jautājums ir tāds, kāpēc tas tik ļoti aizskāra? Jā, Tāpēc, ka tas ir saistīts ar šo pašu lietu, jo arī tiesību sargājušo iestāžu darbinieki ir arī tādi paši cilvēki, kā jebkurš no mums, un viņi arī sako līdz tam, kas notiek mēdījos. Un te ir varbūt kāds pēkšņi iedomājas, ka mums ir kaut kā ka mēs apklusīsim. Ka mēs apklusējam, ka jāapklusina šis, jāizņem, un tad izrādīsies, ka visi baigi labi. Visi ļoti labi, kad mēs pārmaksājam tos miljonus, mēs visu laiku svaidamies ar miljoniem, un ka viss ir ļoti labi un klusi, un sabiedrība piekrītam. Akceptē. Jo klusēšana jau ir piekrišana. Atbalsta savā ziņā tādā veidā pareizi. Tā. Pat šī mūsu mazā spec sarunas, spec raidījuma ietvaros, saliekot pat skaidrs kopā. 94, 24, 15 miljoni. Mēs runājam par miljoniem. Tā ir nauda. Skolotāju algām pietrūkst 58 miljoni. Medicīnā noteikti arī savi 100 pietrūkst. Es pat nesaskaitot ļoti precīzi. Es redzu, kur tā nauda tiek iztērēta. Tieši tā, viņi vienkārši tiek palaisti ar pirkstiem. Un ar stāstu, un tā taču ir Eiropas nauda. Tā taču nav, tas ir tas, par ko arī premjers. Mēs nevaram attiekties arī pret Eiropas naudu, ka tā nav mūsu nauda. Ja tur ir arī mūsu līdzfinansējums. Tieši tā iet mūsu līdzfinansējums. Jebkurā gadījumā tas nav tā, ka tiek ieskaitīta nauda un mēs viņu tērējam. Nē, mēs tērējam savu. Mēs tērējam savu, un ja viņa būs pamatoti iztērēta, mums atskaitīs to naudu. Es domāju, tā visticamāk secība, kā ļoti bieži Eiropas naudas apgūšanā. Un ja mēs pamatoti viņu iztērēsim, mums būs dzelzceļš. Kurš funkcionēs. Kurš brauks, un mēs varēsim braukt ar šo vilcienu. Ja mēs šādi tērēsim, tad mums diez vai būs dzelzceļš. Šādā veidā diez vai ar šādām pārmaksām un šādi tērējot naudu var uzbūvēt dzelzceļu. Līdz ar to, skatītāji, mēs uzskatām, ka mums nav jālabo iepriekšējā intervija. Mēs varam precizēt, mēs varam aprunāties, paplašināt par šiem jautājumiem, jo minētie fakti, kas ir tikuši pārunāti mūsu iepriekšējā sarunā, ir korekti. Ar izņēmumu par dzelzceļa sliežu sadārdinājumu. Nevis par 10% punktiem es kļūdījos uz sitienu. Ko mēs precizējam. Ja jums ir interese, noklausieties vēlreiz mūsu sarunu, kura bija absolūti nebija domāta, ka tās aizskars tik ļoti lielā mērā šāda projekta realizētāju, bet tas liecina, ka mēs esam pieskārušies ļoti svarīgām un sensitīvām matērijām, par kurām mēs turpināsim pētīt.
visticamāk mums ar Filipu turpināsim sarunu par šo brīnišķīgo projektu realizāciju. Noteikti. Ja tas palīdzēs kļūt šim projektam efektīvākam, es esmu gatava arī tam veltīt savu laiku. Ļoti gribās aizbraukt ar to vilcienu uz Berlīnu. Tā ir pirmā lieta, un tas, kas ir ļoti svarīgi piebilst. Šī saruna mums bija ļoti populāra. Daudz cilvēki ir noskatījušies, un es gribēju vienkārši īpaši pateikt paldies mūsu skatītājiem par interesi un par to, ka viņi skatās mūsu sarunas. Kad turpiniet skatīties, esiet ar mums, un lai mums izdodas visiem Latvijai izdarīt labas lietas un dzīvot labāk. Paldies jums! Paldies!